Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svayarupa Kadamayam Danti Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radha Vrindavaneshware Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarine. Ko mīļie draugi, dargie viesi, Vaišnavi. Šodienas tēma, ko Yogašķandra Prabhu jauki palūdza pastāstīt, padalīties, ir par tēmu, kā godāt bhaktas, jeb mēs turpinām norādījumu nektāru, grāmatas, tālāk kopīgu pētīšanu, un šis ir 5. pants. Ja, pagājušo nedēļu bija Nanda Kumārs Prabhu, stāstīja par mīlestības attiecībām starp Vaišnaviem. Tā bija, ja? Tie, kas bija, es nebiju. Piedodiet. Katrā ziņā tad šodien ir 5. pantiņš, un viņš skan šādi, tūlīt es nolasīšu. Tā, 5. pants skan šādi. Bhakta, kurš daudzina kunga Krišnas svēto vārdu, jāgodā prātā. Bhakta, kurš saņēmis garīgo iesvētību, dīkšu un kalpo dievībai, ir jāgodina ar pazemīgu noliekšanos. Tīrs bhakta, kurš ir pilnveidojies bez novirzīšanās garīgi kalpo un kuras sirds ir pilnīgi brīva no tieksmes zākāt citus, ir jāgodina ar uzticīgu kalpošanu un jāmeklē šāda bhaktas sabiedrība. Lūk, šis ir no grāmatas norādījuma nektārs. Varbūt tie, kas nezina, ļoti labu grāmatiņu, uzsākot gaitas garīgajā kalpošanā. Šī grāmata ļoti labi palīdz nostiprināt pamatzināšanas, jo šis ir 5. pants, un pirmajā pantā šīs grāmatas vispār pastāsta, kāda ir kvalifikācija nepieciešama, lai kļūtu gan par mācekli, gan arī par guru, par Gosvami, kā savaldīt savus jutekļus. Pēc tam nākamajā pantā ir pastāstīts, kādi ir šķēršļi, kad mēs gribam savaldīt jutekļus. Tālāk nākamais 3. pants jau pastāsta, kas mums palīdz šajā garīgajā kalpošanā, kas mums palīdz savaldīt savus jutekļus, jo, principā, visas problēmas, kas mums rodās, ir nesavaldītiem jutekļiem. Tālāk 4. pantiņš, ko stāstīja, palīdzēja izskaidrot pagājušo nedēļu Nanda Kumārs, tas ir, kā tad biedroties ar bhaktām, kādas ir mīlestības izpausmes, un tās, kā mēs pagājušajā noskaidrojam, ir 6. Varbūt kādu zina, kādas tās ir. Visam ir 6. Tad viens tad saistās ar prasādu, sirds atvēršanu un kas vēl bija? Dāvanas. Zinu, tomēr. Jā, tā tad dot un pieņemt prasādu, dot un pieņemt dāvanas un atvērt un uzklausīt citus, atvērt savu sirdi un daudz citiem atvērt savu sirdis. Ja tā padomā vairāk, arī mīlestība izpausmes nav visu, kā mēs izpaužam mīlestību viens par otru, var ielikt šajās vienā no 6 kategorijām. Lūk, un tad, kad mēs tā gribam tajā sadhu sangā darboties, sadhu sanga ir tāda biedrošanās ar šiem vaišnaviem, mums ir jāsaprot, kā vispār izturēties pret vaišnaviem, kā viņus godāt, kā viņus cienīt. Un tad ir vesela māksla, kā to darīt. Un pamēģināšu pastāstīt to, ko esmu dzirdējis
citu vaišnavu lekcijās. Ļoti nesen mēs vēl pat gājām šim cauri Bhakti šāstra kursos. Tāpat arī Vacela Prabhu ļoti eleganti stāsta. Un tad, lai aiziet mans mēģinājums padalīties ar to, ko esmu dzirdējis. Nu, lūk. Tātad Šīla Prabhupāda, mūsu dibinātāja ačārja, garīgais skolotājs, visu garīgo skolotāju skolotājs, sāk komentāru šim te pantam ar sekojošu teikumu. Lai saprātīgā veidā sekotu iepriekšējā pantā, tas ir par mīlestības tām attiecībām sešām minētajām sešu veidu sastarpēju mīlestības principiem, ir rūpīgi jāizvēlas pareizās personības. Tādēļ Šīla Rūpa Gosvami iesaka biedroties ar vaišniem tādā veidā, kas atbilst viņu līmenim. Nu, lūk, te vispār, tad, ja mēs skatāmies lekcijas pamatu tēmu, kas ir dot, tad kā godāt vaišnās, ko nozīmē vispār godāt? Nu, kā mēs godājam? Mēs sakam ikdienā tādu vārdu lietojam, var godāt. Šodien bija, tur godāja 3 džekus ap stūri. Nu, nē. Mēs kaut kā savādāk to vārdu. Vispār latviešu valodā ir diezgan grūti atrast dažus terminus, kas ir angliski, kas ir sanskritā, tāpēc arī saka, ka sanskrits ir īstenībā tāda ir sena valoda, kur ir pilnība, kur tur mīlestība ir apzīmēta cik tur 1000 dažādiem vārdiem, tāpēc, ka mīlestības izpaudes ir dažādas, un tad mums ir šis vārds godāt, godināt, tāpat kā mēs godinām prasādu, kas ir ēdienas, kas piedāvāts Krišnām, tad arī to mēs ļoti reti izmantojam. Kaut gan tas tā kā jau labāk skan kopā, ka mēs godinām prasādu, bet mēs vienkārši apēdam. Nu, lūk, un tātad, ko nozīmē godāt un godināt vaišnavus, tad nozīmē vaišnavus apēst. Tā būs diezgan liela tāda apvainojums, ja mēs apēdīsim citus vaišnavus, bet tas nozīmē vairāk tā kā viņus cienīt, viņiem kalpot un tādā veidā. Ja mēs atgriežamies pie šī komentāram ir apmēram kaut kāds 5 sadaļas var izdalīt, un katra no viņām tur diezgan garš tas komentārs ir visus nelasīšu, bet mēģināšu tādu izkonspektēt jums viņu pasniegt un ar kaut kādiem piemēriem. Tātad šajā pantā tika minēts par vispār kaut kādiem līmeņiem, ka jāsadala ir, ja mēs skatāmies, ir kaut kāda sabiedrības daļa, ka viņi ir, tā, ka jāsalas, šitie mēs kalpojam, šitie mēs nekalpojam, šitie mēs prātā noliecamies, un tā tālāk. Skatījums, kāpēc tā vajag. Nevar visiem, visus esam vienlīdzīgi. Equality, everything is one, viss, tā, kad visi vienādi, un tā tālāk, dzimumu vienlīdzību un tā tālāk. Un tad tā atbilde ir, ka īsti nē. Jo mēs kaut kā paskatāmies, tas, kas notiek materiālajā pasaulē, visi tādi spilgtākie piemēri, ko es atradu, ir viens ir armijā vai policijā, vai kaut kādos dienestos. Mēs skatāmies, ir kaut kādi pagoni, tā, kad mēs skatāmies, šitais ir, tā tad ir jāgodā, tas ir ģenerālis, vai skatāmies, šitais kaut kāds jauniņais, viņam var likt tolīdz mazgāt un tā tālāk. Tāpatās arī, ja skatāmies, mēs esam karatē. Tad karatē tu arī redzi, džekam melnā josta, un šito labāk nesasieties, vai tur ir, skaties, kaut kāds zaļais gurķis ar balto jostu, ka te jau var kaut ko pasparingot, jo savādāk, ja tu izvēlies sev pretinieku, vai ar ko, piemēram, neskatās karatē piedrošanos, tad, tad izvēlies uz sparingu sev pretinieku, izvēlēsies nepareizo, tā ātri vien būs gar zemi, un būs visas piedrošanās arī beigusies. Tāpēc tāds tīri svarīgs moments, kā izvēlēties šo savu biedru. Un, ja mēs atkal to pārnesam, bet mēs neesam materiāli noskaņot, mēs visi esam transcendentāli un garīgi noskaņot, tad līdz mums tas materiālais neinteresē, kaut gan arī daudzi, kas, piemēram, ienāk iekšā mūsu kultūrā, piemēram, arī skatās, šitais ir tāds sanjāsī, šitais tā velkās, piemēram, arī kaut ja pastāst tāds, ārējās pazīmes ļoti svarīgas arī ir Krišnas apziņā, ja mēs redzam, kur ir, kam paklanīties kaut vai, redzam, zelta oranžās drēbēs, safrānā steigā, bez astītes aizmurē, tā kā mēs tos dotīs sasiram, šitais ir tad sanjāsī. Kaut gan ir redzēts arī, kad arī daži citi tādi labi valkā tā dotie, tāpēc nevienmēr tas strādā, bet, lielākoties tas strādā. Tāda šīs kaut kādas te pazīmes, kad kur, piemēram, ir vispār safrānā, tā, ka tad mataģī sievietes, pie šiem te baigi tā pa vienam neiet nebiedrojās, tad jau iet bariņā, lai drošāk, tāpēc, ka, lai gadījumā nenoraujās no celibāta, kāds labs ir, kāds skaists mataģī iet klāt. Lūk, un tad, bet, ja mēs skatāmies vairāk tādu tā kā
garīgo šo te biedrošanās, ja, ka garīgi mēs, tas vairāk bija par tādu izmantošanu, ja, ka lai zina, ar ko runāt, kā runāt, ja, lai man būtu ērti, lai man, piemēram, karatists negadās pretī tāds pēkšņi hops un melnā jostā, cik tur tiem daniem. Lūk, tad, ja mēs skatāmies vairāk garīgi, tad mūsu tā vēlme, tā kā mēs biedrojamies, mēs gribam kādam pakalpot. Ja, tā šeit biedrošanās ir kalpošana. Jo, principā, tā arī mēs savā starpā biedrojamies. Ja tā skatās arī šos propāts komentārus no Bhagavad-gītas, mēs visi kalpo. Viņi to grib vai negrib, vai to apzinās vai neapzinās. Tāpēc labāk ir apzināties, ka tu kalpo, jo neviens nav brīvs no kalpošanas. Pat augstie kungi parlamentā, ja, vai prezidents, ja viņš vienalga ir kādam kalps, jo viņš ir no kāda atkarīgs. Tas, kas vienīgais, kas nav no neviena atkarīgs, ir kas? Krišna, jā, pareizi. Viņš nav no nevienas atkarīgs, viņš nevienam neatskaitās. Kaut gan tur arī vēl ir momenti, ka viņš ir atkarīgs beigās no savām baktām, bet tas tāds jau tur aiziet jau ļoti dziļas meditācijas, bet ja tā paskatās, ka visi mēs kaut kam kalpojam, un tad tādā veidā mēs arī dibinam tās savstarpējās attiecības. Bet, te ir atkal moments, ja, ka mēs ne visiem varam kalpot vienādi. Ja mēs skatāmies, piemēram, kā mēs varam pakalpot pieaugušam cilvēkam, tas ir vienā veidā, ja, un kā mēs varam, protams, pakalpot jaunajai paudzē, ja, tas ir pavisam citā veidā. Ir jāzina, ja, piemēram, būtu jocīgi, ja es, piemēram, atvestu Indranīlam Krišnam Prabhu spēļu virtuvīti un teiktu, pasēd, padarbojies. Jā. Lūk, jā, vai arī, piemēram, kā atsevišķi var pakalpot sievietē vai vīrietim, ja, kad atšķirībā no ķermeņiem. Tāpēc ir vajadzīga tāda spēja diferencēt, ja, piemēram, kad kādi ir tie dažādi veidi, pie kā iet. Savukārt, ja mēs visi palaižam vienā, tad tas tāds materiālais, ja, tad drīzāk mēs to izmantojam priekš sevis, ja, vai arī vienkārši dragājam pāri. Tas nav tāda divu virzienu kalpošana. Ja mēs vienkārši sakam, visiem tagad ir jāēd, tagad to grib ēd, grib neēd, visiem tagad ēd. Lūk, bet tagad jautājums, kā saprast tos līmeņus, ja, piemēram, kurš ir tā kā attīstīts bakta, kurš nav, ja, kā pie kura pieiet un tā tālāk. Un tad Vatsala Prabhu lekcijā saka, ka principā ir tāds, caur sevi vairāk vai mazāk jāizlaiž. Kā mēs saprotam, piemēram, vai taksists ir labs vai slikts, kā brauc vai ne, bet, tu skaties, es braucu šitā un tu salīdzini ar sevi. Taksists brauc tur ātri vai tur skrien kaut kur, ja tev liekas ārpār šausmas, kur viņš skrien. Tāpēc arī bieži vien ir tā, ka, piemēram, citais gadās, kad, man mamma brauc, ja viņa nemāk braukt, ja, kur jūs visi tā skrienat, ja, kur tik daudz mašīnas, ja, tik ātri, ja, un tā tālāk. Tāpēc viņai nav, piemēram, sapratnes, kas ir ātri, kas nav, un viņai viss liekas ātri. Bet, ja tiklīdz mēs paši nokļūstam kvalifikācijā, mēs esam lēst ar sevi. Un jo mūsu augstāk ir kvalifikācija, jo mēs spējam objektīvi pateikt, kāds ir tas otrs, ko mēs vērtējam. Jo mēs esam labāks pavārs, mēs varam pateikt, man šitais ir garšīgi vai šitais nav garšīgi. Kaut gan mums negaršo, piemēram, kaut ko ēdam, bet mēs varam saprast, kā tur garšu salikumi, ja, vai tur kaut kas tāds, tad mēs varam to caur sevi izlaist. Mēs ir jābūt speciālistam, lai mēs varētu spēt novērtēt citus. Bet te atkal mēs atgriežamies pie mūsu garīgās prakses. Tad, tā kā, lai mēs saprastu, cik daudz citam ir Krišnas apziņa, tā kā mums pašam vajadzētu būt tā Krišnas apziņai. Un es tā kā neriskētu teikt, ka man ir baigākā Krišnas apziņa, ka es tagad varētu novērtēt, cik daudz Krišnas apziņas ir Jogačandram Prabhu, ka viņš nes tos smagos katlus. Pēc gaitas var pateikt, jā. Jautājums, kā saprast, labi, mēs redzam, ja tur, piemēram, 3 rindiņas ar kantamālām, tad viņš jau dabūjis iesvētību, kaut kādu šņori ap kaklu, ja, tur izrādās, kas nav austiņas, ja, tad tā atkal ir kaut kāds brahmaniskais, ja, kad vēl augstāk, ja, tur kaut kādu koku steigā ar danda, tad tas ir saņās, tad uzreiz kaut kāds var, ja, bet, piemēram, lai pateikt, cik viņš ir attīstīts vai neattīstīts, ļoti grūti. Jautājums ir, kā tad, lai novērtētu to otru, piemēram, Krišnas apziņu, ja tev pašam tā nav? Lūk, un tad Šrila Prabhupada un Ačāris tā kā piedāvā pēc kaut kādām ārējām pazīmēm. Tā kā standardizēt, ja, kurš ir tātad šie te Kaništa adikārī, Madhya adikārī un Uttama adikārī, tādas 3 kategorijas, piemēram, ar vaišnaviem viņu atgarīgajā attīstībā, kā ar viņiem komunicēt, kā viņus godāt un tā tālāk. Lūk, tātad tas ir jau viens vēl praktiskais moments, ja, tātad mēs kaut kā viņus izdalām. Un, piemēram, mēs skatāmies tad šos 3, ja, un ir vispār materiālisti. Materiālisti mēs pagaidām vispār nestamies viņa ārpus konkurences. Kad
viņiem mēs tā no attālu, viņiem mēs sludinam, ja, un tā, ka baigi ar viņiem mums tā miedarbība ir, kā saka, jo mazāk, jo labāk, lai mēs nepārņemam šīs viņa īpašības. Bet tālāk, tātad, kas ir, kā mēs varam izlīt jau, ka cilvēks jau ir, tā kā, ir bakta, kā jums liekas, kādas pazīmes ir, ka, šitais jau kaut ko. Atnāc šeit. Jā, arī, jā. Smaida, labi, jā. Viss, kas smaida, tad viss ir baktas, jā. Ir tādi jocīgie kaut kādi. Jā, tas, ko viņš runā. Un ko viņš runā? Par ko runā? Un par ko viņš runā? Par tēmu, par Krišnu, Tur Krišna ir tās tā kā atslēgas mācas. Ir cilvēks, Četaņa, kungs Četaņa saka, ka tas, kurš kaut vienreiz pasaka Krišna, viņš jau jāgodā kā bakta. Kaut vienreiz dzīvē. Tad tas ir tāds, pamat līmenis, ja mēs kaut vai pasakam Svēto Krišnas vārdu, tāpēc mēs zinām, ka Krišnas vārds, viņš nav atkarīgs no paša Krišnas. Tad viņš jau paša Krišna, viņš jau ir mūsu bariņā. Ja? Nākamais jau tāds līmenis, bet var būt materiāls vēl, vai ir pat ir tādi, tas pirmais, ka nišķi arī ir, ka piemēram, kad ir pat ir līdz pirmai iesvētībai, līdz Harināmas iesvētībai, ja, tad tie ir tie, ka nišķi, tad ir pirmais, kas vienkārši saka Hare Krišna no tā, līdz pat jau, kad jau cenšas jau kārtīgi atkārtot Hare Krišna, pa vidu vēl ir visādi vēl, kas maldās, kam interesē un tā tālāk. Tātad tas pirmais līmenis, saucamais kaništa, arī kaništa nozīmē maziņš. Maziņš kana, vēl kaut kā nesen vēl reklāma. Maziņš bakta, bet bakta. Ja, tātad viņi jau mums jau ir, tā kā bišķiņ savādāk nekā ar tiem, kas ir vispār tur ap stūri, tur stāv veikalā un mēģina nopirkt, jo es pēc lētāk kaut kādas baltas dziras. Lūk, nākamais jau ir kāds, kas ir saņēmis iesvētību. Šajā gadījumā iet runa par otro iesvētību, jo agrākos laikos nebija tādas pirmās, otrās, ja, tad tur pat šņoras laikam nedēļu, ja, kad iesvētība bija, tad ar otro mums tāds ir tāda pārējais posms uztaisīt, tāpēc, kad mēs esam, diemžēl, jo laiks iet uz priekšu, jo mēs paliekam bišķiņ degradētāki un mums vajag nedaudz savādāk piegājienu līdz to. Tātad otrā sadaļa, tie madhyamādika arī saucamie tādi vidējie, ja, ir tie, kas saņēmuši iesvētību un ar centību tā, kad cenšas atkārtot un cenšas pildīt garīgā skolotāja norādījumus. Un tad trešais, tas augstākais ir uttama, tā kā uttama, prom no tumsas, ja, kuram vispār nav gan izvēl nekāda tumsības ievirzes, viņš bez novirzīšanās garīgi kalpo. Tad arī viņš ir tas pats, kas madhyama, tikai vēl papildus bonusā, tad viņš ir saņēmis iesvētību un mēģina atkārtot svēto vārdu, bet jau citīgi arī atkārto. Viņam nav vairs novirzīšanās no garīgās kalpošanas, no garīgā ceļa, ja, un vēl viens svarīga moments, ja, kad viņš nekritizē citus, viņš neliek sevi augstāk par citiem. Tā ir īstenībā baigi labā īpašība, ja tā, ka vienmēr esat satikuši cilvēku, kurš nekad nekritizē citus. Ja tā pastāsti, katram var atrast kaut kādu, tas varētu to tā, jā, tā. Tad uzreiz tāpēc utamādika arī, jā, respektīvi, tad arī tā gradācija, ja tā, kad ir, ar katru to pakāpīti paliek aizvien mazāk un mazāk. Mēs šodien vēl arī bija Bhakti šāstrās, bija par 7. nodaļā, kur no Bhagavad-gītas, ja, kur Krišna saka, ka tas, kurš tāds ar patiesību, uzcītību kalpo man, ir, tur 1 no miljona. Vai kaut kā tas var būt skaits. Vienā cikot ļoti reti mēs saprotam tādus, tā kā tas jau vien ir jānovērtē, ja mēs satiekam šādu personību, ja, tad ar viņu ir kaut kā īpaši. Lūk. Pārējie mēs tālāk, tad varam pastīties, kādi šeit ir 3 varianti ir, jā, tad ir kaništādika arī, madhyamādika arī un utamādika arī. Kaništi ir tā kā maziņie, vidējie un lielie. Lūk, par kaništādika arī, tā tad ir no šīm ar Bhagavatam ir vesels pants, kas viņus tā kā apraksta. Tas ir 11. Dziedājuma 2. nodaļas 47. pants. Tulkojumā tas skan šādi, tas arī ir šajā grāmatiņā. Bhakti, kas uzticīgi pielūdz dievību templī, bet neizturas pareizi pret citiem bhaktām vai cilvēkiem kopumā, tiek saukts par prakrita bhaktu, materiālistisku bhaktu un tiek uzskatīts par zemāko stāvokli. Tātad šajā te ietilpst, ja, tātad, kā jau mēs teicām, tie, kas saka, vienkārši kaut vai saka Hare Krišna. Bet viņiem ir joprojām pilns ar materiālām vēlmēm, viņi to dara, lai tiktu kaut kādā stāvoklī, vai lai vienkārši nomainītu dzeršanu pret pīpēšanu pret Hare Krišna. Viņiem it kā viss ir labi, viss ir materiāli, ja, un tā tālāk.
kaut ko viņš tur nāk, ja tie tādi, nu, kas atnāk šad un tad, kaut ko bišķiņ padara, bet, nu, tā, kad joprojām, kad viņš zina labāk, kā visu vajag darīt, viņiem ir materiālais, ja tur uztais puģiņu gan Krišnam, gan Šivam, gan vēl tur kaut kam, ja, nu tā, kad viss tāds uz materiālo tāds iet. Nākamā kategorija ir tāda nevainīgie, ja, tie ir tādi, kas tā kā sapratuši, ka kaut kas ir jāmaina, bet viņiem ir apkārt, nu, joprojām tā ir kaut kāda slikta sabiedrība vai kā, viņi tā nespēja līdz galam, nu, tā kā ieņurkot iekšā visā Krišnas apziņā, un tad viņiem ir tāda, nu, tā, ka viņiem interesē, viņi tā kā grib tikt, viņiem, nu, bet nesanāk šobrīd, nu, un tad tā otrā kategorija. Nu, un tad trešā kategorija no kanišķi arī ir tādi jau, kas ir, nu, tā kā jau uz pareizā ceļa, viņi jau ir saņēmuši iesvētību, ja, un cenšās jau atkārtot svēto vārdu, bet, nu, ir tādā pašā pirmsākumā, ja, un tā. Kopīgais šiem visiem, ja, kad viņi Krišnu pieņem, bet vēl ne līdz galam ir attīrījušies, un, lai biedrotos tur ar citiem, lai būtu tā kā, nu, tā kā augstākā līmenī vai kā, ja, bet viņiem ir, kā mēs redzam, it kā viņi visi ir vienā čupiņā, bet viņiem katram ir dažādi vektori, vienam ir pilnīgi materiālais, trešais vispār kaut ko tur svārstās, ja, bet tam pēdējiem, ko mēs runājam, viņam jau ir tāda, nu, vēlme, lai viņš iet uz to pareizo vektoru. Tā, nākamā kategorija ir, tas ir par kaništām, ja, šeit ir sadaļas. Nākamā kategorija ir madhyamadikari, tātad tīrs bhakta, ir jau procesā, saņēmis jau ir otro iesvētību, ja, tātad jau viņš jau redz jau visos jau, nevis tikai templī viņš redz Krišnu, bet arī visos pārējos viņš redz, kad mēs esam vienlīdzīgi, mums ir iekšā, katram ir šīs dvēsele, ja, ka mēs redzam jau vienlīdzību. Un Uttamadika arī ir jau tas pats augstākais līmenis. Viss tas pats, kas Madhyama, tikai viņš attīstījies tik tā, ka viņš ir pārstājis kritizēt, viņš vispār redz visus vienlīdzīgi. Ja? Viņš ir brīvs no skaudības, brīvs no kritikas, un vēl arī viņš ir tā kā viņam ir bijis šo te īsto zināšanu daršanas, viņš ir redzējis patiesību. Ja? Tā kā saka Bhagavad Gītā, Jāninas tattva daršinā, kur Krišna Arjunam saka, ka ir pie tādi, kas ir redzējis patiesību, jo patiesību nevar izdomāt, ja patiesība ir patiesība, tāpēc jāiet pie tā, kas viņa redzējis, lai viņš var pastāstīt par viņu. Nu, lūk, tas ir tas tehniskais sadalījums, lai mēs zinām, nosaucām terminus īsti vārdos, par ko mēs te runāsim, kas ir kaništa, kas ir madhyama, kas ir uttama. Ir skaidrs tik tālu, ja? Vai kādam nav skaidrs, droši jautājumu, mēģināšu paskaidrot. Labi, jautājumu nav, un tālāk. Lūk, un šajā pantā Šrila Prabhupāda viņš visus tā kā iedrošina un iedvesmo, ka mums ir, nu, jākļūst par madhyamadikari. Jo kanišķādikari, viņš tomēr, pat cik viņam ir tās materiālās, visas tās piesaistas, viņš baigi nešķiros. Viņš darīs tā, kā viņam ir izdevīgi. Līdz to tāda patiesa, tāda iedrošinās, ja tur viņi netiek pat apskatīti, ja mums ir sākam pirmo klasi ar otro klasi, tātad mēs paceļamies uz madhyamadikari līmeni, un tad no šīs prizmas mēs apskatāmies, kā mums vajadzētu biedroties ar vaišnaviem, jo, nu, tas ir tas tāds mūsu mērķis, uz ko mēs ejam, pamatmērķis, lai mēs nonāktu līdz šim vidēja līmenim bhaktam. Tātad, kā mums, madhyamadikari, kas ir šī vidēja bhaktas, vajadzētu biedroties un godāt citus. Ja mēs sākam tagad no mazākajiem, no maziņajiem, kanišķādikari, tad ir teikt, ka rekur tiem, kas, nu, piemēram, saka, kaut te pateikoši Hare Krishna, kas godā, kā tur bija minēts, nu, palīdzēja man atcerēties. Jā, kaut vienu reizi, ja, kas pielūdz dievību templī, vai kā? Jā, kas vienkārši atzīst, jā, kas saka, Krišņa ir ok. kā mēs ar viņiem varam biedroties, jā, piemēram, rakstīts bija pantā, tātad jāgodā prātā. Kā jums liekas, kā tas ir godāt prātā? Paskaties un neko ļaunu nepadomās. Vienkārši nevis ienīst prātā, bet jau pārliekties, kad vismaz godāt, ja, kad ir ok, cienīt. Tas arī cilvēks. Tas arī cilvēks. Jā, vēl variants ir, kad jābūt tādam priecīgam, ka viņš ir atnācis. Zin, kā domāt, viņš izvēlējies sestdienas dienā nevis olas ripināt kaut kur Grīzumkalnā, bet atnāk šeit, tur padziedāt visu pārējus, Un uz visām pārējām, bet nepilnībām pievērt acis, bet atrast par kaut ko labu, ko viņā pamanīt. Nu jā, saredzēt labo, jā. Labu, vismaz kripetiņu, jā. Viņš ir atnācis, jā.
Nu, jā. Tātad mēs tādu, mēs viņu nerādam, pirkstu neaprunājam, kur tas te atnāca, vai kaut ko tādu. Bet mēs viņu godājam prātā. Ja? Tātad godāt prātā, tas nozīmē, izrādīt šo te cieņu par to, ka viņš ir, viņam tas, ka viņš jau ir kļuvis, iekļūst tajā kategorijā, ka ništādika arī, viņš jau ir maziņš bakta, mēs par to viņu cienam, un mēs viņu tā kā godājam, bet no attāluma. Ja? Tātad mēs viņam neklanamies, mēs viņu, un mēs no viņa nemācamies. Tas ir svarīgi, ja, piemēram, šī, ka mēs, kad jūs varētu ko no viņa mācīties, ja, īsti nav ko. Ja, tāpēc mēs viņu pieņemam, bet mēs viņu tā kā ļoti sirdī neielaižam, bet mēs viņu pieņemam un aicinam un dodam iespēju viņam darboties. Un komunicējam viņu, protams, un cienam un aprunājamies un palīdzam iespēju robežās un tā. Pat ja viņš varbūt tās smēķē, pat ja viņš dzēra, ievērot ar kaut kādu pusotru principu, ja, bet mēs viņu par to cienam, ka viņš jau ir uz pareizā ceļa, ka viņš ciena un tā tālāk. Pret nevainīgajiem, vēl arī, piemēram, arī tā, ka jābūt žēlsirdīgiem. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs, ko Jogašāna Prabhu pieminēja, ja, kad mēs pat viņiem ar tādu, ar prieku, ar žēlsirdību, ja tā, ka forši un tā tālāk, bet, protams, atceramies to, ka mēs no viņiem neko nemācamies. Ka mēs nevaram viņus iecelt skolotāja lomā. Mazie bērni. Jā. Mēs priecājamies, ka tas tāpat kā bērni, ja, ka viņi uzzīmē pirmo zīmējumus, ja tur kaut ko sašvīkā un pasaka, ka tas ir koks, ja mēs sakam, vau, skaists koks, ja, un tā tālāk vēl liekam rāmīšos, ja, un ir visas sienas izkarināts, mums tā, ka bija, ja, tā, ka, ja, bet, piemēram, ja to, mēs neejam pie viņu zīmēšanas kursiem, ja, neprasām klausies iemācīt arī tā uzzīmēt koku. Bet laiks, protams, iet, ja, un pēc tam ar laiku mēs no viņu turam prātā, ka viņam var attīstīties šis zīmēšanas talants, un pēc tam, ka jau viņš pats ļās līdz augstāk, un wow, ka tiešām būs skaisti zīmē. Tā kā tā. Nākamais segments ir šie te madhyamadikari, ja, kad kā mēs kā madhyamadikari, kā mēs izturamies pret līdzīgajiem. Un šeit ir, ka mēs viņus godam, kā mums liekas, kā mēs pret līdzīgajiem izturamies. Rūpējamies. Draudzējamies, jā, rūpējamies. Rūpes jau ir tāda draudzības izrādīšana mīlestība. Mēs izrādām šo te mīlestību, vienmēr sakot. Tuvinamies vairāk. Jā. Un ko mēs darām, kā mēs viņus godājam, kā vajadzētu. Mēs viņiem noliecamies, viņu priekšā paklanamies. Ja, tas ir tāpēc ietverās arī šajā te lūkšanā, Vanča kalpa trubišķā, ka mēs pazemīgi noliecamies pie visu vaišnā lotuspēdām, kuras piepildīt mūsu vēlmes, gluži kā vēlni kuki. Un ir līdzjūtības pilni pat visām saistītiem tiešām dvēselēm. Lūk, tātad mēs šādu baktu priekšā, mēs noliecamies ne tikai prātā, bet mēs noliecamies arī fiziski. Ja, tā kā šo te mums pie tā fiziskās noliekšanās, es domāju, mums vēl ir diezgan jāpiestrādā. Teorijā, jā, tad tas notiekās parasti no rīta programmās, kad visi sanāk un pirms džapas skaitīšanas visi viens otram noskaita un visi viens otram paklanās. Un tad tas skaitās tā kā ar visiem ir vaišnaviem paklanījušies, bet ikdienā reti, kad var redzēt, ir vaišnavi, kas to praktizē, kad satiekās, tīpaši, kad festivālos tad neredzējušies, ja, un tad viens otram paklanās un noskaita Vanča, ko pirms apņemās, ja, vai tur ir kulaciņu vai kaut ko tam līdzīgi, ja, ka tā godā vaišnavu. Jā, un tad šīs te otra ir šī te draudzība, ja, par to arī ir teikts Šīmad Bhagavatāmas pantā 11.2.46, ka madhyamadikari ir bakta, kurš godina Dievu augstāko personību, kā augstāko mīlestības mērķi, draudzējas ar Dieva kunga baktām, ir žēlsirdīgs pret nejāgām un izvairās no tiem, kas pēc dabas ir ļauni skauģi. Un te ir tāds vēl moments, ko Vatsala Prabhu īpaši uzsver savā lekcijā, kas tad ir draudzība. Jā, piemēram, kāds ir mūsu vispār izpratne, ko nozīmē draudzēties. Draudzēties nozīmē iet uz koncertu kaut kādu, vai nezinu, vai iet uz skatīties ralliju, vai nezinu, spēlēt basketbolu. Tas mums jādara baktām ir. Kā jums liekas, kā ir draudzība? Ir materiāli, mēs uzreiz varam izlīt, ka ir tāda materiālā draudzība, kas ir tā kā pierasts, ja, ko mums ir iestādījuši mūsos, ja, kas ir materiālā draudzība, un kas tad ir tāda garīgā draudzība, tāda īstā draudzība. Kopā kalpot. Kopā kalpot. Laba versija. Ko vēl mēs ar draugiem darām?
Kā mēs varam, piemēram, ja mums ir draugs, kā viņš zina, ka viņš mums ir draugs? Viņš apsveicam dzimšanas dienā. Izēri no Facebookā. Ceļam. Ielaiko postus Facebookā, jā, tie draugi. Iegūs īstenībā jautājums, ko nozīmē īstenībā draudzība mūsdienās? Tas, kurš aizdod naudu. Kad vajag. Jā, vajag. Tas pēc tā cilvēka sabiedrības interesēs, par viņu rūpēs, palīdz. Jā, bet, piemēram, vai visi, kas tiecās... Bet piemēram, es pieļauju, ka varbūt tās no ārā ir daudz, kas tiektos, pēc jūsu sabiedrības, vai pēc citu mataģiju sabiedrības. Viņš gribētu par jums rūpēties. Viņš būtu draugs? Jā. Tam jābūt rapusiem. Jā. Es domāju, iepriekšējos 6 principus, no iepriekšējiem pantiem. Arī, jā. Tas ir pamats visam, tur ir. Tu jāaicina ciemos, to pašam jāciemos, jādod dāvans, jāpieņem dāvans, jāatver savu sirdi, kas ir pats svarīgākais, jāatver savus prāts. Jā. Un ja to dara? Tad ir draugs. Bet arī, tur ir tāds moments, ko ļoti Vaclav izteica tādu formulu, ko viņa garīgais skolotājs, šo Bhakti Vigyāna Gosvami pieminēja, kad draudzēties nozīmē būt draugam. Kad es esmu draugs, nevis mēs meklējam draugus, kurš būs man tagad draugs, bet ka mēs esam draugi kādam. Un tas, ka mēs esam draugi, ja mēs atbalstam kādu kaut ko piepalīdzam, ja, aizdodam kādam naudu, ieliekojam bildes Facebookā. Bet svarīgs moments, ka mēs varam arī neko nesagaidīt atpakaļ. Un tā ir tā draudzība, ka mēs nevis gaidām, ka tagad visi nāks un mums skatīs ap kaklu un teiks, kur man labs draugs, bet mēs esam tie draugi. Ja, un svarīgi, šis ļoti man norezonēja, bija tāds arī atklājums, ka nevis mēs draudzēties nozīmē būt draugam, nevis meklēt draugus. Lūk, un tad tātad draugi, kā jau Jogšāna Prabhu pieminēja, ja, tad, piemēram, kalpo viens otram, mēs varam piedāvāt kaut kādas kalpošanas, ja, un kalpot arī nozīmē, piemēram, draugam vai jebkuram, ka mēs kalpojam, mēs darām to, kas ir vajadzīgs otram. Ja, jo ir bieži vien ir situācijas, ja, kad tu pasaki, vai man tur ir nošķaudies vai noklapojies, un uzreiz ir apkārt klāt kaut kādi 5-6 cilvēki, kurš katrs pastāsta, kas ir tagad jādara, kādas zāles jādzer, ja, kādas lekcijas jālas, ja, kā ir jāguļ un vispār kā ir jādzīvo, lai nebūtu sklepus, un nostāst lekciju par globālismu un cik ir apdraudēta vispār mūsu individualitāte mūsdienu laikā, ja, bet es to neprasīju. Ja. Ja, un, piemēram, arī tāds labs piemērs bija, ko Vaclav Prabhu pieminēja, ja, kad prasa, kā es varu palīdzēt, ja, un citreiz pasaka, nemaisies tagad pa kājām, ja, un ko darīt tajā brīdī? Apvainoties, ko tu man tagad pateici, nemaisīties pa kājām, ja, vai tā, ka joprojām, nē, es tev palīdzēšu, ja, un iet un virtuvē, ja tā, ka nē, es tagad iešu un mazgāšu tos katlus, ja, vai iešu un griezīšu tos burkānus, ja kaut gan es varbūt nemāku un nevajag viņus griezt un tā tālāk, ja, ka tas ir tāda pārspīlētā, ja, un tas atkal ir tāda nevis, kad es meklēju, kā būt draugam, bet es gribu būt tavs draugs, un tagad tu būsi mans draugs, un es tagad tev darīšu, un es tev kalpošu, ja. Kā piemērs vēl bija, kā būtu, ja tagad visi gribētu saviem garīgajiem skolotājiem taisīt ēst vienlaicīgi festivālā. Cilvēkam jādzīvo arī, ir, kā viņš izdzīvos to visu, vai arī, kas arī notiek, ja, kad visi dāvina zeķus. Visi, ko dāvina zeķus. Un tā arī tas ir, tāpēc visiem liekas, ka es zinu labāk, ko otram vajag. Ja, un tā nav tā vienlīdzīgā platforma, tas ir tā, ka es zinu, es neiziet no es nevis, ko tev vajag, labsīt, klausies, sevi dzimšanas dienu, ko tev vajag, kā es tev varu iepriecināt. Jo, īsts draugs viņš zinās, tāpēc, ka viņš būs novērojis, viņš būs skatījies, ja, kā es tev varu palīdzēt, ja, bet tāds, paviršais, ne paviršais, bet tāds attēlāks, ko tev vajag, kā es tev varu palīdzēt, ja, un tā tālāk. Tā kā, jā, bet joprojām ir moments tāds, kad mēs arī šeit nevaram pilnīgi izplūst tādā brīvībā, tāpēc, ka mums ir etiķeti, ko mēs ievērojam. Jā, tad visi jāieliek vēl tajos rāmjos. Sarežģīti viss paliek tās attiecības. Jo, starp citu, ārkārt no tēmas kaut kas teica, vai tik tas nebija Višvaso Prabhu, vai arī kaut kādā citā lekcijā dzirdēja, ka patiesībā, kad brahmačarī, ja, kad viņi ir šie te, kas ir,
jaunieši, skolēni, studenti, ja, kas ir tā kā atsacīšanās kārtā, ka viņi pie guru, ka viņi mācās kalpot dievībām, lai pēc tam varētu kalpot cilvēkiem. Tāpēc, ka dievībām kalpot ir vieglāk. Dievības, pārsvarā ar ļoti retiem izņēmumiem, neatbild un nesaka, viņām tas negaršoja, vai kā tu man esi apģērbis, vai tā tālāk, ja, un tad tu iemācies kalpot, bet pēc tam jāiemācās kalpot, piemēram, ja cilvēks izvēlas, ģimenes dzīvi, jāiemācās kalpot sievai, jāiemācās kalpot bērniem, un tur sāk rasties problēmas, tāpēc, ka viņi spēja atbildēt kaut ko. Tā, viņi saka, nē, man šis negaršoja, ko tu uztaisīji, vai, piemēram, kas tās pat drēbēm, ko tu man esi, vai dod naudu, kur ir nauda. Tur uzreiz rodās attiecības, kā to var kalpot, un tas ir baigi sarežģītā tā māksla, jo, ja mēs, un to, diemžēl, skolā nemāca, kā mums vienam otru dibināt attiecības, mums māca, kā uzvarēt, kā pakļaut citus, kā taisīt reklāmu kaut kādu, vai kā uztaisīt kaut ko citi pērk, vai kā, vienmēr sakot, kā eksploatēt vienam otru, bet nemāca, kā būt attiecībās vienam otru. Un tāpēc paldies Dievam, kad mums ir šī prapāra, ka mums ir šādas zināšanas atnākuši par garīgo skolotāju pēctecību, par amparu, kā mēs varam šīs attiecības būvēt, un tad mēs visi viņus mācāmies, kā viņus būvēt. Lūk, jā, un šī etiķeta kaut kā regulē, piemēram, ko var, ko nevar, ja, ka, piemēram, gluži tā, ka vīrietis ar sievieti, ja tā, ka ja viņi nav precējušies, ja viņi tur tā baigi nevar pa naktīm kaut ko tur čibināties, taisīt kaut kādus slepenos mīlestus vai kā, ja, tā, ka, lai viens nepavelktos jau uz kaut kādām lietām. Vai, es nezinu, piemēram, ja, kad pie garīgā skolotāja arī nevar tā gluži tur iezvelties iekšā tā, kad kaut ko izdarīt. Ja, vienādi sakot, ir kaut kāda, tas jau atsevišķi lekcijas tēma, un, man liekas, ir bijušas arī pie Ražreno stāstīja par vaišanu etiķeti, ja, kā mums ir, tā, kad ir uzvesties tā, lai netraucētu otram. Nevis arī, tas ir nevis likums, jāvot, ka mums tagad jādara tā, un visiem jānēsā balta dotīt, tāpēc, ka tāds ir likums, un ja neievērot, tad mēs izraitam tevi no sabiedrības, vai kā vienkārši tas etiķeti ir domāt, kā mēs varam izturēties tā, un kalpot un dot to mīlestību tā, lai otram nebūtu sāpīgi. Viss, jā, elementāri. Lūk, tātad ievērojot šo etiķeti, tā ir kalpošana jādara. Pie tam svarīgs moments, negaidot pretī atpakaļ pilnīgi neko. Mēs izdarījām kaut kādu labu, tur pārlaidām tantiņu pāri luksuforam aiz rokas, jāizver. Viss, ar to arī beidzās. Izdarījām labu darbu, ejam tālāk. Jā. Nevis tagad tā, es tagad aiziešu, palīdzēšu virtuvē, tad es varēšu nemazgāt traukus. Jā, vai es tagad tur treku jogašķādram palīdzēšu, tur uztaisīšu mielestu. Tad viņš varētu iedot rekomendācijas iesvētībām, ja, un tā, kad un kaut kā tam līdzīgi, ja, tātad, lai nav šis tas pretī gaidīšanas, mēs kaut ko izdarījām, vienkārši izdarījām tāpēc, ka mēs gribam būt draugi. Nevis tāpēc, ka mēs gribam, lai otrs tagad ar mums baigi draudzējās, bet mēs gribam būt draugi. Un bieži vien arī nekas nenotiek atpakaļ. Un ar to jāsamierinās. Es atceros pats, ka es biju vienā festivālā, biju Ukrainā, kur stāstīja mana garīgā skolotāja, viņam šodien dzimšanas dienas, apcīt, Šivrām Sambī Maharāģi Kīdžai. Viņa personīgais kalps stāstīja, kā Matažīs sievietes viņš ļoti pārdzīvoja. Viņas bija aizbraukušas, aizspērušās uz Majapūru, viņam kalpoja tur nedēļām, kaut kā, ja, un viņš ļoti aizņemts vienmēr, viņš raksta grāmatas, ja, un viņš, tā, kad ir kaut kāda perioda, ka viņš vispār, viņu neredz neviens izņemot viņu tuvākos pašus kalpus. Un tad pēkšņi bija kaut kāds kirtans, ja, un viss tā kā, mums būs kirtans, mēs visi brauksim. Un viņš tāds pateica, uz kirtani brauks tu un tu. Jūs paliekat. Un viņa tāda, bet es te kalpoju nedēļām ilgi, un man pat nevar uz kirtani, ja, paņemt, ja, un tā tālāk. Un viņi pārdzīvoja, viņi ļoti nespēja to pieņemt, ja, un tā. Un tā bija arī tāds piemērs, ka, arī garīgajā pasaulē mūsu kalpošanu var nepieņemt, pateikt, viss kārtībā, man nevajag no tevis neko, ja, un mēs neesam tiesīgi, mums nevajag neko prasīt pretī. Mēs pakalpojam, viss, tā ir tava kalpošana, mēs to pieņem, bet var arī nepieņemt. Ja, un ko var pateikt, pastāv, pagaidi, man no tevis neko nevajag. Ja, varbūt mums tikai var pienākt kaut kāds laiks, ka mēs varam pakalpot, ja, un kad liekas pašsaprotam, ka mēs varam to dāvanu uzdāvināt vai kaut ko tādu. Tā kā, jā, bet kādā brīdī kāds var atbildēt ar to pašu pretī. O tā ir svētki.
Ja, un te veidojās tā īstā apusējā draudzība, kad viens otram kaut ko dara, un nav tas motīvs, ka tā, es tev tagad aizdošu naudu, bet tā, ka man būs grūti, tad tu man aizdos naudu. Ja? Ok. Ja? Pieņemsim tā uz materiālo pārnesot. Ja, kad mēs šeit darām viens otram, vienkārši tāpēc, ka mēs gribam būt labi draugi. Un ja atrodas tāds, ja tad vēl saprabu arī uztver, ja atrodas tāds, kas atbild to pašu, un jums saskan, tā, ka ir ritīgi pa ceļam, ja, tad šitā draudzību sargājiet, tā, kā savu atsraugu, ja, un nepiesārņojiet ar materiālajām kaut kādām lietām, ja, tā, ka turiet šo draudzi, tā, ka ciešā sētītē, un tā, ka tādu uguntiņu pavardā, ja, tā, ka lai viņi nenodziest, ja, vajag piemest tur mācini kaut ko klāt, ja, tā, ka, jo tā ir tāda ļoti svēta lieta. Lūk. Bet jākalpo joprojām visam. Nevar būt tā, tagad to šitais mans draugs, un es tagad viņam kalpošu, jūs visi pārējie, pagaidīsiet. Jūs atvinājums? Draugs zvana. Pagaidīsiet tagad, jā. Lūk. Tātad par draudzību ir skaidrs, kā mēs draudzējamies, ja? Ar baktām, ar vaišnējiem. Tātad galvenais ir kritērijs, esam draugi, nevis gaidam, kad visi citi kļūs mums par draugiem. Sākumā es pieminēju, ka mēs tā kā, būtu jāskatās no Marģa Madikarī prizmas, ja, un tad tālāk šajos te komentāra sadaļās ir tā trešā sadaļa, tad kā mums kļūt, ja mēs vēl kāds neesam, liela daļa varbūt jau ir, vai vismaz pēc uzskatāmiem piemēriem, kur Jogšana Prabhu ir, ja, kad ir saņēmis ar īsto iesvētību no garīgā skolotāja ar šņori. Ja, ka, piemēram, kad kā mums kļūt par Madhya Madhikarī, kā mums nonākt uz tādam līmenim, lai mēs tā kā, atbrīvojamies no šiem visiem materiāļiem sārņiem. Un process ir aprakstīts, mums principā ir jāsaņem ir šī dikšana no garīgā skolotāja. It kā vienkārši. Aizam, mēs gribam garīgo iesvētību, lūdzu tev iesvētība, viss, es esmu Madhya Madhikarī. Juhu! Tā gluži nav. Pat ir procesi aprakstīts, ja, kas mums jādara, lai mēs dabūtu šo te brahmanisko, tā kā iesvētību, par ko runā Šila Prabhupāda šajā komentārā, kas tā iesvētība, jo harināmas iesvētība tur, kur dod vārdu, ja, un tā, kad iedod šīs tik elītes, un tā, kad dod atļauju skaitīt 16 apļus, tātad šī tas skatās vēl, ka viņš tādi arī moments tieši tas, ja, bet, piemēram, tālāk vieta process jau, kad ied uz to Madhya Madhikarī, kas jādara. Un tad mums pat ir arī latviski ir dokuments, ja, viss ir reglamentēts, par cik mēs esam starptautiska organizācija, ISKON, un mums ir Latvijā ir iniciācija komisija nesen izveidojusies, ja, un tur ir soli pa solim uzrakstīts, ja, tad ir jāapgūst zināšanas, ja, ir jāiziet daudz dažādu kursu, ja, piemēram, ne daudz dažādu, 3, man liekas, lai saņemtu pirmizāciju, 2, mācekļu kursus un bakta programmu. Vai ne? Pareizi. Viens vispār. Disciple kurs, mācekļu kurs. Viss vienkārši viens kurs aiziet. Ka, lai mums vispār ieliktu pamatzināšanas, kur mēs esam nonākuši. Kas ir šī organizācija, kas ir Šila Prabhupāda, kas ir Krišna galu galā, ja? Kāpēc ir jāatkārto tie svētie vārdi, kāpēc ir tā, kāpēc ir šādi, ja? Kaut kādi elementāri ētiķetes pamati. Kā mums ir jāuzvedās, lai mēs sāktu veidot šīs attiecības. Ja? Un tad mēs dabūstam pirmo iniciāciju. Pēc pirmās iniciācijas mums ir atkal citi kursi, kas jāaiziet Bhakti šāstas, piemēram, ja katram garīgajam skolotājiem vēl ir citi pārbaudījumi, ja tur jātaisa ēst, ir, piemēram, jāmāk, jāgatavot, lai var izpaust mīlestības. Un tādā veidā mēs varam kļūt. Ja? Bet galvenais, kas ir jābūt šī vēlmei. Un vēlmei jābūt ir arī atkal ne tikai materiālai, tā es tagad būšu Madhya Madhikarī, tāpēc, ka teicu, ka tas ir labi tādam būt. Ja? Bet mums jāizprot, kad tāpat kā arī šorīt, kur Raženu Prabhu lekcijā teica, kad mums ir nevis jādabūt diplomas, bet mums jāmaina ir apziņa, jāmaina domāšana. Un tad šie visi kursi, viņi nav domāti, lai mums iedotu diplomas, lai mēs dabūtu krelītes kaklā, un lai mēs tagad varētu dabūt jaunus vārdus un šņoris ap kaklu vai ko vēl, un varētu būt kruta vaišnava, bet tas ir domāts tāpēc, lai mēs mainītu savu apziņu, lai mēs saprastu, kāpēc mēs darām, kāpēc vispār mēs esam šeit, kāpēc mums ir slikti, ja, un kas mums jādara, lai mēs varētu tikt no šī visa vaļā, un kā mēs varētu iepriecināt Krišnu, jo tas ir svarīgākais izrādās. Lūk, un arī šim tad, piemēram, arī tai otrai vispār iesvētībai, tātad ir pirmie 2 posmi, viena šī harināmas iesvētība, saka, kurā tātad garīgais skolotājs, nevis garīgais skolotājs, bet māceklis, ja tātad mēs pieņemam garīgo skolotāju,
Mēs esam tā kā viņam pietuvojušies un savukārt otrā iesvētība ir tad, kad garīgais skolotājs skatās un saka, nu, šis kadrs ir vērā ņemams, es viņu pieņemu pa mācekli. Ja es redzu, ka viņš attīstās, viņam ir šis pareizais vektors, viņam ir vēlme tātad izprast patiesību un vēlme tā kā apzināties sevi, tad es viņu pieņemtu mācekli. Tātad vēl tāds posms. Un kādas tad ir pazīmes, kad mēs esam pieņēmuši šo te, kādas ir maģematika arī pazīmes, ka viņam ir zūd tieksme pēc materiālām baudām, viņam sāk neinteresēt materiālais, ja tur kino, vai tur kaut ko, viņam galvenais ir garīgais, ja, un tā tiekšanās uz šo te garīgo dzīvi, ja, viņam palielinās. Un mēs pastamies uz sevi katram, nu, kuram tas ceļš ir garāks, īsāks, mēs redzam, ka, ja sākumā mums tas materiālais bija baigi daudz, ja, tad viņš tā lēnām, bet, nu, piektīdz viņš mazinās. Nu, katram savā tempā, ja, tā, kad vairs neinteresē tur, nu, agrāk tur gāja garām tur kaut kādam steiku bāram vai šašlikam siekalu noticēja, ja. Un tagad tā kā liekas, jā, Soišliks labāks ir. Jā, starp citu Soišliks sezonu. Jā, tā kā tā, jā, taču šis tās tiekšanās uz garīgo dzīvi. Un kāda kvalifikācija ir, lai kļūtu par šo mācekli? Kā jums liekas, kāda kvalifikācija, kas būtu jāizdara man, vai jums, lai jūs kļūtu par šādu mācekli? Kādas ir kaut kādas pamata īpašības, kas būtu vajadzīgas, lai... Jā. Не курить. Не пить, не курить. Bet arī nē, не пить, не kурить arī ir pirmajā iniciācijā. Prasa ievērot principus. Turpināt ievērot principus. Ja? Turpināt ievērot principus, jā, labi. Nekritizēt, tas jau ir daudz, tas jau ir utamai līmenis, jā. Citiem sludināt. Citiem sludināt. Jā. Arī. Tur nesludina. Nu, viņiem vienkārši viss jau prasa. Viņi viss prasa. Viņš seko guru norādījumu. Jā. Kādas ir kvalifikācija? Nu, kas piemēram būtu vajadzīgs, lai kļūtu par šādu maģematiku arī, lai tā kā vispār atbrīvotos no šiem materiālajām un pieņemtu garīgo skolotāju, nu tā pa īstam. Un atstāv varbūt saka, ka tā ir tāda pazemība. Kad man saka, un es daru, ja man garīgais skolotājs pateica kaut ko, un tad es viņu to arī izdaru. Nu tā, ka tieši tā, kā viņš arī prasīja, nevis tur sāku spekulēt, man tas ir ērti, vai es to nevaru, man nav tur garīgais spēks, lai tu izdarītu vēl kaut ko. Un pateica, piemēram, visu šokolādu neēst. Viss paklausu, šokolādu neēdu. Nevis LGBC atļāva, ja, vai tur ar šokolādu jau nav vairs tā, ja, un tur kofīnas nav, ja, bet vienkārši tā, ka patiešo pieņem to, ko ir. Nākamais ir askēze. Man būs grūti to izdarīt, bet es to izdarīšu. Tāda apņēmība, ja, un tā, ka, piemēram, ja mēs skatāmies tā kā filmās, ir tas Karate Kid vai kur, kad viņiem arī, ka viņi aizgāja uz tiem Shaolin kaut kādiem, vai ka viņiem, piemēram, pateica, ja, tagad mēs spaini ar ūdeni. Un viņš laik, vai tagad mazgā logus, ja. Viņš saka, priekš kā man tas vajadzīgs? Es tad teicu, mazgā logus, tad mazgā logus. Un viņš mazgā tos logus, ja, ar labo roku, ar kreiso roku, ar labo roku, ar kreiso roku. Un tā, kad guru redzēja, ja, tā, ka viņa skolotāja redzēja, viņš to pareizi dari, un tad viņš saka, un tagad, piemēram, nekur tagad aizgāja sparingā, un kā viņš tagad, viņš neko neesmu iemācījies, un tad viņš teica, tagad, kad mazgāja labo roku, viņš tad uzreiz bija bloks, ja, tas bija bloks, un viņam tās kustības bija atstrādātas, ja, nu stāsts par to, kad mums tas pats, mums varbūt tās liekas, priekš kā man tas vajadzīgs tagad, ja te viss kaut kādas tehniskās tik ļoti tās lietas, ja, ko es no tā iegūšu, bet tas ir, ja mums guru to pasaka, mums jādara, kaut kā mums tas nepatīk, mums liekas grūti, kāpēc man 6 no rīta jāatceras? Tāpēc, ka žapa labāk skaitās tur. Un viss. Un mēs jāatcerās, bet grūti ir. Bet tad askēzi pārvarēt. Tad nākamais ir vēlme apgūt šīs te garīgās zināšanas. Ja mums nav vēlmes, tad mums neviens nepiespiedīs, tad mēs to darīsim špikojot un vēl visu kaut ko. Nākamais ir nedrīkst to pieņemt kā modas lietu, tāpēc, ka visiem ir, un kā es tagad, man nav šņoras, man arī vajag. vai tur visus tagad interesanti kaut kā sauc, man arī gribās jaunu vārdu, kā es tagad būšu kaut kāds Jānis Jūras Pēteris, ja, apkārt ir visādi Adžitas Gaurangas, Jogišķandri, Indranīlis, ja, un es pēkšņi Jānis. Ja, un tad, protams, ir jautāt tikai to, kas saistīts par transcendentālām lietām. Ja, kad arī var redzēt, ja, diemžēl Vaišnava izmanto savus garīgos skolotājus kā psihologus, kā
biznesa konsultantus un vēl vis kaut kādī analītiķus, ja, ko man labāk darīt, kā man labāk darīt, bet pie garīgā skolotāja mums jāizmanto tas laiks, jau, piemēram, tas ir tas māģiem līmenis, ka mēs jautājam to, kā Krišnu iepriecināt, kā tu transcendentālos jautājumus. Lūk. Tas nenozīmē to, ka piemēram pie tā, ka mēs varam dabūt šīs tādas, 5 tādas kvalifikācijas, ja, bet tas nenozīmē to, ka var jau būt visādi arī šie garīgie skolotāji. Ir jau būt tādi, kas ir tādi vidēji, tāpēc mums ir jābūt ļoti, ļoti vērīgiem, lai mēs izvēlētos īsto garīgo skolotāju. Mēs neaizietu pie maģiem arī skolotāju, jo mēs nekad netiksim augstāk par šo līmeni, par maģiem arī. Un ļoti liels risks pastāv. Bet jautājums, vai būs kādam nozīmīta garīgajam skolotājam, ka viņš ir utama, vai viņš ir maģjama, vai viņš ir kaut kā... Un atbildi ir, ka nē, nebūs. Tāpēc mums ir jābūt vērīgiem, tāpēc mums arī šis notiek lēni viss tas process, lai mēs izvēlētos savu garīgo skolotāju. Tas ļoti svarīgs process un ļoti nozīmīgs. Un tāpat kā sievu, ja mēs neizvēlamies sievu, pirmā, kas iet pretī, ir ērši to ņemt sievu. Tāpēc, ka visiem ir sievas, man arī vajag sievu. Pirmā, nē, otrā. Otrā sievas nav, vienreiz tikai precās dzīvē. Internetu, prabū, ko jūs runājat? Par to neko nezinu. Lūk. Jautājums, ka, labi, mēs pieņemsim tagad to dikšu, paņemsim to iesvētību, ja? Kas tagad tad mainīsies? Mainīsies tas, ka mēs spēsim atkārtot svēto vārdu bez apvainojumiem. Lūk, un vēl par dikšu tiek runāts, ka tā ir kad šī svēto rakstu pieņemšana arī komentārā tiek pieminēts, kad tad mēs zinām tās šāstras. Un te arī izdalīts ir šos garīgu svētos rakstus, ka mēs viņiem sākam ieviest viņus dzīvē, ja? Un pa tiem līmeņiem arī var redzēt, ka viņš tā kā tic visam, bet tā pašvaki. Un viņam tomēr savas kaut kādas idejas rodās. Maģiem arī, ja viņš zina un tic un zina, kas jādara, un automātiski arī viņš vēl vairāk tic, un jebkurā brīdī viņš zina, kā vispār rīkoties pēc šastrām. Viņam ir skaidrs, šitam tā, tad rekurs šastrās rakstīs tas, es darīšu šitā te. Viss. Un tiek teikts, ja, kad maģiem arī ir vidējais līmenis, saņemot šo te dikšu, sāk diktīgi mācīties šastras pa īstam. Tā, ka nevis tur pantiņas iemācīties, bet sāk laist caur sevi. Lūk, tas tik tālu par šo te. Mums vēl ir laiks? 12 minūtes. 12 minūtes. Es vēl varētu piebilst, kas nav šeit grāmatā rakstīts, ir šajā grāmatā, bet ko es apgūvis esmu pie savu garīgā brāļa Mahadeva prabū. Šī te Vaišnava etiķete, tad ir, ja mēs skatījāmies par pozitīvo, ko darīt, ir dažreiz labi arī pastīties, ko nedarīt. Un tad kā būtu jāizvairās no Vaišnavu aparāta, kas ir Vaišnavu apvainojumiem, kāds tādi praktiski padomi. Jo bieži vien esot mums miedarbībā ar citiem Vaišnaviem, uzrodās kāds, kas kritizē, vai arī pašam gribās, ka viņš uzvilcis dotī nepareizi, vai kas tas par ēdienu tāds uztaisīs, tā taču nav halava, ja, un tas ir kaut kas visam cits, ja, tā, ka it kā gribētos to pateikt, ja, bet mums pateica nedrīkst, ja, un tā tālāk, tā būs, bet kaut kā to komunikāciju vajag, ja mēs arī noklusējam, citreiz kādreiz, nepasakam cilvēkam, ka tā nav halava. Viņš visu mūžu taisa, ja, pēc tam viņš aiziet uztaisīt pie garīgā skolotāja savu halavu, ja, viņam garīgais skolotājs izlamā no pānskā. Viņš saka, es 5 gadus taisīju templī, man neviens neko nepateica. Ja, piemēram, arī ir tā, ka gluži bez kaut kādiem aizrādījumiem arī nevar, jo savādāk kā mēs augsim, ja mums neviens viss tikai teiks, kas tu malacīts, vai kas tu pai, ja, un forši, ka vispār tu atnāc, ja, un Hare Krishna, un džai, un viss notiekās, ja. Pēc mums ir jāmāk arī, piemēram, komunicēt un jāzina, kad mēs to varam darīt, kā to nevajadzētu darīt, un tā tālāk, ja, un runa iet par kritiku. Kritika ir tāds vispopulārākais Vaišnavu apvainojums, ko var darīt, un viss arī tāds, man liekas, visskarbākais, ko to Vaišnavam izdarīt. Bet, kā jau teicu, dažreiz kritika ir vajadzīga, ja, bet kā atšķirt kritiku no palabošanas? Ir tā kā palabošana. Kāda varbūt tās jums ir idejas, kā atšķirt, kā nodalīt kritiku no palabošanas? Kādi kaut kādi argumenti? Palīdzēt. Palīdzēt. Kam? Viņam vai sev? Otram. Otram palīdzēt.
Un, ja palīdzam, mēs ko daram? Otram. Paceļam augšā, jā. Es nolaišu. Jā. Indra Nilprabhu? Nu maigi to darīt. Maigi. Kā jogišādi to darīt. Piemēram, ja maigi, no tā, ka pazemīgi. tu ļoti slikti dziedi. Jā, Tev kaut kas ir uzkāpis uz ausīm, ja? Nu, tā, tas nebūs gluži tā patīkam. Mēs neesam personīgi, bet mēs runājam. Vai arī man slikti nāk no tavas halavas? Ja? Viņu nevarēs. Tonis nav. Nu, maigi arī var nodarīt, var citreiz tik ļoti sāpīgi, ka labāk būtu uzkliegt nekā maigi pateikt. Psiholoģija ir tāds termins, ka runāt ar es paziņojumiem. Nevis, ka tu kaut ko dari, bet es tā uzskatu, vai man tā šķiet, vai pēc manam kaut kādam domām. Tā kā to sauc, es paziņojums. Я послание, ну я tas Да, я сообщение. Man tagad doma. Типа я ощущаю себя так и так, когда ты делаешь то и то. Nu jā, tas ir tā kā nekrizēt citu, bet runāt par savām sajūtām, ja? Про свои ощущения. Varētu būt, ka tu dari šitā, ja? Mani saka, ka tu Nu, es mani sapņu. Man rodas šaubas, kad tāda recepte halavai, vai tā ir tā īstā, man rodas šaubas, es nevaru saprast, vai varbūt es kaut ko nepareizi biju darījis visu savu dzīvē tagad, bet vienkārši tas nozīmējums, kad mēs varam pat izlabot vai palabot cilvēku, vai tiešām mēs to darām, no kādas pozīcijas mēs to darām. Un man šķiet, ka tas nozīmējums arī, tā kā, es dzirdēju no vecākiem vaišņiem, ka viņi iesaka vienkārši uzdot jautājumus. Kā tev šķiet, kad dara tā un tā un tā, vai tas ir, tā kā jautājumu forma? Es nekālu padošu, pažādāt, может, она будет такая, я не знаю. Jā, bet ļoti labi, ko jūs pateicāt, un arī, ko Rika Jovišana Prabhu pateica, ka tas arī ir tas, kad, ko vismaz, kā pasniedz Makarēls Prabhu, ka ja mēs otru, pirmām kārtām ir motīvs, kāpēc mēs aizrādam. Ja mēs gribam sevi pacelt uz augšu, tad tā būs kritika. Ja mēs gribam, tā, ka es zinu, kā vajag taisīt halavu, ja, tu papras man, es labāk zinu, es tev uztaisīšu. Ja, vai arī otrs tā, ka mēs redzam to situāciju, paredzam uz priekšu, ja viņš tā visu mūžu taisīs halavu, viņi nekad neviens, nekur nevienā festivālā neņems pa pavāru. Es varu pateikt, klausies, un tas pavisam, mēs varam pateikt vienu un to pašu, kaut vai ar jautājumu. Ja, mēs varam pateikt, vai te būs tas motīvs būs nogremdēt to otru un sevi pacelt uz augšu, tā būs kritika. Ja, un tur ir risks uz aparātkām, jau, kur otrs var apvainoties. Pat internāli otrs pat apvainosies uzreiz, ja. Bet ja mēs to tiešām ar rūpēm, ar mīlestību klausies, vai izdaram šitā, vai pamēr, tā, ka cenšamies to miljonus veidos to var izdarīt ar tiem pašiem vārdiem, tiem pašiem teikumiem, bet mēs otru ceļam uz augšu, tā, ka gribam viņam to palīdzēšanu uztaisīt, tad tā jau būs palabošana. Lūk, bet arī te ir nianses, ja, piemēram, es tagad nevaru iet savam garīgajam skolotājiem pateikt, klausieties, šitā halava, es jums gribu palīdzēt jums taisīt garšīgāku halavu, vai arī, ja, piemēram, te ir tāda kritērija, kad mēs varam un kad mēs nevaram to darīt, ja, jo nevienmēr mēs varam palabot, nevienmēr korekti palabot, kādu, piemēram, ja, un tad pirmais ir tas, kad kāds mums ir stāvoklis attiecībā pret otru cilvēku. Vai mēs esam viņam, piemēram, vai mēs esam vecākā lomā viņam, ka mēs viņam varam iet un teikt, klausies, saņemies, vai kaut ko tādu, ja, piemēram, vai mēs esam priekšnieks, vai mēs esam tēvs, dēlam, piemēram, pateikt, ja, vai mēs esam skolotājs kādam, vai kā, vai draugs. Ja otrs nākamais, vai mēs pastamies savā sirdī, vai mums tas motīvs ir tiesa, vai mēs tiešām negribam kaut kā, piemēram, parādīt savu pārākumu par to otru, ja, vai arī otrs, ja, piemēram, ja mēs priecājamies tā, ka, kā es viņam tagad palīdzēju, ja, un tas atkal ir sevis celšana, ja, kad mēs priecājamies par to procesu, ja, kad, rekā, es tagad visu sakārtošu Džaganāt centrā tā, ka tagad viss būs kārtībā, ja. Arī šī ir, piemēram, tāda danger moments, ja, kad mēs to darām. Nākamais, vai mēs paši tam sekojam, ko mēs tagad otram centīsimies tā kā aizrādīt, tā kā palabot, ja, tā, ka tu pats taisi garšīgu halavu? Jautājums, ja, tā, ka vai tu esi tiesīgs vispār parādīt, ja, pasakot, pīpēt ir slikti, ja, bet pats pīpē, piemēram, tā kā pašiem jāsako šim te norādījumam, ko mēs plānojam dot.
Tālāk jau nākamais, ko Riku Intinīla varbūt teica, ka neuzspiest, ja, ka maigi, ja, tā kā arī to pašu piesi var pateikt dažādos veidos, dažādām intonācijām, var ar bailēm pateikt, jo tu neuztaisīs normāli hello, dabūs. Ja, var tā, ka, nu, kad sarunāt visu kaut kādīgi, ja, un, piemēram, arī šis te ir tāds moments, ja, kad ar kādā iesaļņojumā mēs to visu pasniedzam, ja, tad vai arī tas būs labi. Pareizā vietā un pareizā sabiedrībā. Ja mēs gribam kādam aizrādīt, ja, tad to nevajadzētu darīt tagad. Klausieties kādu halavu, kur mēs tagad tev palīdzēsim visi, ja, kādu halavu tev prabū ir jāuzstājas tagad, ja, un tā, un viņš vispār viņam aizarās ciet, viņš nekad vairs halavu netaisīs un apvainosies un aizies no Krišnas apziņas. Tā var būt. Bet, piemēram, ja kāds jāpalabo, pasaucam maliņā, klausies, nu, tur bišķiņ, ja, vai, nu. Mēs nekad arī nesakam, arī no pārnesam uz materiālo, ja, ka nebļaujam pa visu altāru zāli. Tev bikšu priekš vaļā. Ja. Es pastācu man, jāsaka, bišķi tur vajag sakārtoties, ja, vai tev tur bišķi kaut kas pieķēries. Nu, tā, ka tas nav tā, ka mikrofonā jāpasaka, lai to visu zina. Un nākamais ir atdalīt grēku no grēcinieka. Nu, ja, piemēram, redzam, ka kāds ir kaut kādas savārījis, ja kaut ko, ja, ka, piemēram, kad tā situācija un ir persona. Mēs nekad neapspriežam personu, ja kaut kas slikts noticies, mēs apspriežam situāciju. Ja, piemēram, arī tas ir tas palabošanas moments, ja mēs sākam apspriest personu, tad tas jau ir apvainojums, ja, jo situācija visādi var būt. Tā kā bija labs piemērs, ja, ka mēs kaut kādus faktus, ja, piemēram, saka, cilvēks slikts futbolists. Kāpēc viņš slikts? Nu, viņš nav iesitis nevienu golu. Sezona ir pagājusi, ja, bet nevienu golu nav iesitis, tad viņš ir slikts futbolists. Beigās izrādās, ka viņš ir vārdsargs. Ja, viņam nemaz uzdevums nav iesist vārtus, ja viņam ir sargāt vārtus. Ja. Piemēram, kā mēs varam teikt, ka viņš ir slikts futbolists, ja mēs skatījāmies visam kaut kādu citu situāciju. Lūk, man šķiet, ka vēl šeit varētu piebilst šīm jautājuma rekomendācijām, ka tā pamācība ir iespējama tikai attiecību kontekstā. Piemēram, cilvēks man ir pavisam svešs, pat ja viņš ir vecākais vairs nav. Jo mēs esam tādas būtnes, ka mēs visu darām tikai, ja mums ir kaut kādas attiecības. Ja? Mēs gribam kalpot, mēs gribam uzklausīt vai padomu palūgt. Man šķiet, ka dažreiz, ja pavisam cilvēks no malas grib to labumu atnest, tad arī mēs to neuzturam, tieši otrādi var tā pretošanas rasties vai arī pavisam vēlme aiziet. Jo mēs, tie cilvēki, kas dara to halavu, gatavo, viņi no visas sirds, tas ir vienīgais, ko viņi var izdarīt. Un ja tas vēl kontekstā mēs gribētu to padomu iedot, ja? Un konteksts vislabākais ir normālas cienīgas attiecības, tad man šķiet, ka tas tiešām varētu būt uztvērams. Nu jā. Tur jau vēl reiz darēt tā, ka, protams, pasaka ir ļoti labi, kā tu dari, paldies par to kalpošanas nākamā reiz, tu tā vari pamēģināt vēl tā. Saka kaut kādu plusu. Bībelē ļoti labs piemērs. Mēs nenosodam cilvēku, mēs nosodam grēku, kas ir viņā. Tāpēc ir akurāti menedžeri, kā viņi saka, es nenosodu, ka tu esi slikts. Tā darbība, ko tu darīji, nav ok. Pats man ir personīgi ņemam. Četančančam vēl būs stāstīt tādu metodi, hamburga metodi. Viņa ir Amerikā visur, kur izmantoja. Ka no sākuma kaut ko labu pasaka, pēc tam ievar ritīgi slikti, un beigās saka kaut ko ļoti labu, jā. Un tādā veidā viņš to ļoti labi uzspēlēs. Iesaidot. Jā, viņš saka, ka hamburgeris ir labs, slikts un labs, jā. Un tad viņš labi tā kā uzspēlās otram cilvēkam. Likumu ļoti vienkārši saskatīt, atrast kaut kādu pozitīvas lietas un uzslavēt cilvēku, kas tiešām ir. Jā, sevišķi, tu esi kaut kādā dusmīgs par šo konkrētu lietu, nesenāk, jā, tāpēc par to savu pašu, tā dusmīgs, atdalīt un tos labos atrast, tas ir tāda laba praksa. Vēl pēdējais pie šiem kritērijiem, kad lai būtu šī palabošana, nevis kritika, ir, lai tā metode, piemēram, ja kādam varbūt tās ir kaut kāds jāsaņem sots vai kas, vai piemēram, kaut kas jāpalabo, ja tur jāizdara kaut kas, ir, kad, lai šī metode, kuru mēs tā kā izlabojam to situāciju, viņa nepārsniedz pašu nodarījumu. Respektīvi, lai sots nav smagāks nekā pats nodarījums. Ja tu neuzvilki dotī, tagad tu gadu nedrīkst nākt uz programmām. 3 minūtes? Labi. Halava trop, ja, 3 minūtes. Lūk, jā, droši. Es neesmu
šajās sarās. Bet vai nav tā, ka visi darbības, kas notiek Krišņu, vienalga vai tā kritika vai nekritika, vai viss, ko mēs saņemam, ir tas, ko viņš mums ir dot. Mums kā mums jāmums pateikt par to, ko mēs saņemam. Ja mēs saņemam kritiku, tā ir cita lieta. Te vairāk bija doma, ka mēs dodam šo te kritiku. Nu, piemēram tā, kad lai otru. Arī mēs dodot to kritiku, tomēr esam daļa no viņiem. Kā mums iespējams bija jābūt tajā situācijā un mums jāceļtās tad visu laiku. Nu, te ir tā, ka tas, kā es to saprotu, es arī neesmu, protams, speciālists un psihologs un vairs nevediķēs pārzinātājs liels, ja, bet, nu, piemēram, ja mēs kaut kā skatāmies, ja ir divi veidi, kā pateikt, nu, mēs skatījāmies to halavas piemēru, ja ir, piemēram, nu, halava ir sanākusi negaršīga, vai tur pārcepta vai kas, ja, nu, piemēram, kaut cēdiems. Un vienkārši ir vairāk veidi, kā mēs varam to pateikt cilvēkam. Ja, un, piemēram, tā ir mūsu izvēle, ko mēs izdarām. Vai mēs viņu nolamājam, pasakam, nekad tu vairs netaisīt pusdienas, ja, vai mēs viņam aizējam, maigi pasakam, palīdzam viņam uztaisīt to halavu garšīgi, lai nākamreiz, lai viņi garšīgi. Ja, piemēram, bet situācija viena un tā pati, mēs izvēlamies, mums ir dota brīvība reaģēt uz to, kā mums liekas pareizi. Un tas ir Krišna, piemēram, Krišna, viņš mums devis šo te brīvību un izvēlēties, kā reaģēt uz situācijām, kā runāt, ar ko runāt, ja, piemēram, vai skaitīt džapu vai neskaitīt, ja, vai ēst gaļu vai neēst. Mums ir dot brīvu izvēli. Ja, piemēram, nu, var teikt, ka ēst gaļu, ja, vai lietot alkoholu, tas arī ir Krišna, tāpēc, ka mēs esam tādā situācijā. Bet nē, tā ir mūsu izvēle, mēs varam to darīt, varam to nedarīt. Varam šo te kritiku pieņemt, sāpīgi, varam viņu nepieņemt. Varam uztvert, izlaist caur sevi, mierīgi, man nebija garšīga halava, tātad man jāuztais garšīgā halava. Ja kāds nokritizēs, ja, piemēram, tā ir mūsu izvēle, kā mēs uz to reaģējam. Es vienkārši, cits klausījos, mēģinu saprast par to brīvo izvēli, jo es tā kā sapratu, mums īsti nav tāds mīnības. Kad tā kā viss, kā mēs rēģējam, ir tas, kā mēs varam vislabāk rēģēt. Un tad mēs kaut kādu ar laiku, mēs skaitam tās nandras un ceļam to savu apziņu iekšā, to iekšos nejūt, tad mēs vienkārši ar laiku rīkojam. Bet reizēm ir tā, ka mēs negaršējam tā kastu, mēs vienkārši paskam, bet vienkārši neturmojam. Bet es nezinu, es tiešām... Nē, visi kārtībā. Tā jau arī ir, kā jūs sakat, jo mēs jau esam šeit materiālā pasaulē, tāpēc, ka mēs šeit esam materiālā pasaulē. Ja mēs būtu perfekti un mācētu nevienu nekritizēt un tā tālāk, tāpēc jau ir runa to, ka tas, kurš nekritizē, tas vispār ir utama. Tas ir augstākais no cilvēkiem, kurš nekritizē. Mēs tādā vai šā, vai prātā, vai kā mēs tomēr mums ir tieksme citus kritizēt un sevi celt uz augšu, tā tas ir. Bet tāpēc mēs mācamies, mēs biedrojamies, mēs trenējamies, ja mēs neejam uz piemēram, nezinu, kaut kādiem kursiem, kā kritizēt citus. Nu, mēs ejam tieši un lasam un meklējam iespējas, kā tieši nekritizēt citus, ja, kā, piemēram, nedarīt otram pāri ar savām izvēlēm, ja, un tā tālāk. Tāpēc arī, piemēram, veģetārisms ir par to, ka mēs darām kaut kādas savas izvēles, lai mēs nedarītu pāri citām būtnēm dzīvām. Nu, tas ir kā viens no. Es vienu to jautājumu precēšu, ir tā, ka mums ir tā izvēle, kāda ir tā brīvā izvēle, tomēr ir vai nav? Viņi ir brīvā izvēle, protams. Mēs varam vai nu iet vienā virzienā, vai iet otrā. Tā ir mūsu izvēle. Jūs varētu šodien neatbraukt. Jā, bet jūs atbraucāt. Tā bija jūsu brīvā izvēle. Iedomājieties, jūs no rīta nolēmāt, ka jūs brauksiet. Vai arī man dzīve tik veidot tā, ka es nezinu... Ka jūs nolēmāt, ka brauksiet. Ja izveidojās tā, ka dzīve jūs nolēmāt brauksiet, bet jūs arī nebraukt. Tā arī nolēma nebraukt un neatbraucāt. Es nolēmu nebraukt. Jā, jo neviens jūs neatnes šeit, nenolika. Neatved ar taksi, sasiet un nenolika šeit visu. Vispakot, jā. Tā, es vēl pabeigšu par šo visu, bet bieži vien, piemēram, kad runā par aparātkām, par šiem apvainojumiem, ja, tad viss uzreiz saraujās tā, ka tad vispār es neko nevienam neteikšu, ja nedod Dievs, es kaut ko kādam ne tā pateikšu, tāpēc, ka es nemāku, es nezinu un tā tālāk, ja, un te es gribēju jūs iedrošināt par to, ka nevajag baidīties, ja, tas arī ir stāsts par izvēlēm, kļūdas veido progresu. Galvenais ir šīs kļūdas pamanīt, saprast un nekad tā vairs nedarīt atkal. Ja, mēs esam, mums ir pēc Išupanišādas, ja, mums ir 4 trūkumi un viens no tiem, ka mēs pastāvīgi kļūdamies.
Un mums vienkārši ir jādara un jāturpinam. Un vēl, ko darīt, ja gadījumā mēs tomēr sanāk kādu nokritizēt, tad pirmais ir atzīties un nožēlot. Saprast vispār, par ko es stāstu, ko es tādu izdarīju. Parunāt ar to cilvēku, ja viņš saka, ja, kad... Un tā nožēla nozīmē, ka mēs saprotam, ko mēs esam nodarījuši un cik daudz iespējams. Ja? Mums varbūt likās, ka mēs pateicām, ka negaršīga halava, ja? Bet cilvēkam varbūt tās viņš bija tur ielicis sirdi un veseli, viņam tas reāli ir, viņš tad gatavs ir kaklā kārt akmeni un lekt Daugavā vai Gangā, kas tuvāk. Lūk, nākamais ir lūgt piedošanu. Da jebkā. Izlūgties kaut vai uz ceļiem vai kā, ja ir vaišnavs apvainots, ja, tad ir pat vesela stāsts šīm vagotam, ka tika apvainots vaišnavs, ja, un tas apvainotājs, viņš gāja pie Krišnas un saka, Krišna, piedod, ka es tev baktu apvainoju, viņš saka, es esmu bezspēcīgs. Tu manu baktu apvainoji, tad ej pie viņa arī lūdzu piedošanu. Kamēr viņš tev pats nepiedos, es tev neesmu tiesīgs dot piedošanu. Tā kā tas cilvēks, ko mēs esam apvainojuši, mums no viņa jāsņem piedošanu. Nevis piedošanu tādu labi, es tev piedodu, bet tāda, kad viņš pasaka, es tev piedodu, un jums abiem paliek, tiek forši. Ne forši, bet, tagad ir jūt, kad ir piedots un kad nav. Bērniem parasti tā te atvainojies māsai, piemēram, ja? Labi, piedod. Un visu aiziet, ja, un visu to arī beidzās. bet vajag, lai tā piedošana un tā saprašana ir ar to nožēlu un pa īstam ir piedošana. Un tikai tad izgaist šī aparāta sekas, tad, kad vaišnavs piedod, tad viņš izgaist. Un gadās arī varbūt tā, kad nesanāk, ja ir kaut kas tāds nodarīts, kad vaišnavs nespēja piedot. Ja, un tad ir vienīgais patvērums svētajā vārdā. Un jālūdzās caur to, lai svētais vārds, ja, tā kā caur viņu, tā kā, jums izdodas varbūt tā diskusija veikt, ja, bet, tāpēc mēs bieži vien redzam, ka vecākie vaišnavi arī pirms kaut ko saka, vai kaut kādas, vai kā saka, es ļoti atvainojos, es kaut ko pasaku ne tā, es laicīgi lūdzu piedošanu un tā tālāk, ja tā laba profilaksīta ir. Kad vispār cildināt citus, ja, slavēt, ja, tā kā ne tikai jāsapūģās, vai kad rakstam Guru Maharādžam, vai kad rakstam Šīlam Prabhupādam, vispār ir laba praksa, ir atrast kaut ko labu un pastāstīt. Arī Mārtiņam? Arī Mārtiņam, it īpaši Mārtiņam. Lūk, ja, tad meklējam citos to labo un ceļam viņu un slavējam publiski, slavējam privāti, pasakam kaut ko labi. Jo mēs pārsvarā mums ir tā, ka, ja neko nesaka, значит, viss ir labi. Tā mums ir pierasts, vismaz mūsu platuma grādos. Ja nav atsauksmes, tad visi, piemēram, kaut vai pēc banketa kaut kāda, ja. Ja nav atsauksmes, tad viss bija forši, viss bija izdevies, ja. Ja ir kritika kaut kāda, skaidrs, tad mums vajag uzlabot to un to. Bet, ja ir kaut kādas labas atsauksmes, ja, tad jau brīžiem sāk palikt aizdomīgi, ko viņš man tā cenšas no manis tapot. Vienkārši mēs neesam pieraduši. Mums vajag trenēties, mums vajag viens otru slavēt. Ja mēs kaut te palasam šo te grāmatiņu, ja, tur ir vienīgi slavinājumi. Krišnam vienīgi slavinājumi kungam Čaitaņam, garīgam skolotājiem, Tulasī, Nirsimham un citiem vaišnaviem. Tā kā saicinātu visus draudzēties, pa īstam draudzēties, būt draugiem, nevis meklēt draugus. Un, ja vajag palabot kādu ar mīlestību, attiecīgi ievērojot kaut kādus principus un lai celt otru uz augšu, nevis sevi. Un, ko es vēl gribēju novēlēt? Priecīgs lieldienas, jā. Paldies, ja ir kaut kādi vēl papildinājumi, komentāri, jautājumi, kamēr vēl Jogašķāna dod savu žēlastību mums vēl parunāt. Ja ne,